Tā arī ir identitāte, viena no identitātēm. Runājot par tradicionālo kultūru un par latvietību, es gribu pateikt tā. Latviets ir nevis tas, kas līdz 5. paudzei ir latviets, jo mēs redzam, ka mēs esam ļoti dažādi. Bet tas, kurš rītdienā grib nest savas tautas kultūru. Runājot par tradīciju, es gribu atbildēt šim kungam, kas aiz jums sēž, ja, ka zeķkariem. Mani bērni to nedara. Un tad, kad es sapratu, ka mūsu kultūra, mēs esam saules tauta, mums ir saules gadrītes, mēs zinām, kā svinēt Ziemassvētkus, meteņus, lieldienas, ūsiņus, līgos svētkus, jeb Jāņus, mēs zinām, ka jāsvin pēc tam jumīšu un apjumības. Mēs svinām šādā veidā savu ritu, kaut arī valdība to neatbalsta. Savu ritu, tas ir gada rita. Apzinīgākie cilvēki, kuri nekarina zeķes un nesvin, kā jūs tur teicāt, tās ir. Tagad es mazliet jums pievērsīšu uzmanību. Es atvēru vecadzīvnieku mājaslapu. Viņiem ir nobīdi pa 2 nedēļām šķiet laiks, bet principā ar to, ko mums šodien uzspieduši kā svinību laiku, viņš saskan. 1. janvārī mēs patiesībā svinam Jēzus apgraizīšanas svētku. Pēc tam mēs svinam kaut kādu Marijas braukšanas dienu. Pēc tam 11. septembrī vecadzīvniekiem bija Jāņa priekšgājēji galvas nociršana. Nu, paskatieties, ko jūs svinat. Un ja mums ir bijusi fiziskā atmoda, paldies, viņa ir notikusi, bet garīgā atmoda vēl nav bijusi. Un pie tā mums ir jāatgriežas. Ja mēs gribam runāt par savu ētiku un morāli, kas ir tautas dziesmās, nevis par kādu zemu ētiku un morāli, pa kur teica Rains. Rains neteica, ka kultūra ir zema. Rains teica zemi, garīgi zemi cilvēki. Un tas ir pavisam kaut kas cits. Es gribētu beigt ar Raina vārdiem. Ļaus tevim pāri darīt, jo tu liels, un otru nesamini, jo tu to spēji, bet pacel citu, un tu celsies pats. Latvijas kultūru līga jādibina. Ir jādibina Latvijas kultūru līga un nav jāintegrē un jāpārtaisa pa latviešiem tos, kas grib palikt savā tautībā. Paldies par šodienas diskusiju. Es gribētu teikt, ka viņa bija ļoti godīga un atklāta, un man ļoti patika viss, kas šeit ir izskanējis, un tas tikai liecina, ka mums vēl ir materiāls nākamajās diskusijās. Es domāju, ka mēs par šiem latviešiem un latviešiem par to, kas saistās ar mūsu integrēšanu, mūsu tautiešu, citautiešu vai neintegrēšanu,